Tā, puiši un meitenes, labu dienu visiem. Atkal strādājam stilamājā, turpinam būvēt. Klausaties, es te pēdējās 2 dienās daudz paskatījos YouTube'ā visus šitos harizmātus, psihopātus un visus atkal Hovardu Braunu tur pavīdēja un Benī Hinu un visi šitie, kā es saku, nu jau var droši teikt, harizmāti, psihopāti, jo tā tur viss notiek. Ko es gribēju teikt? Video noteikti nosauksies, ziniet kāds? Video sauksies tā: pirmo reizi slavēju velnu. Jūs teiksiet, kas tā no Anģuma noticies? Es izstāstīšu, kā es saredzu lietas, ja, skatāties. Ziniet, kā krieviski varētu teikt, djavol krasavčik. Vot skatāties, krieviski, ja būtu jātaisa video, es uztaisītu djavol krasavčik, vai latviski, kā es teicu, pirmo reizi slavēju velnu. Malacis puika. Klausaties, es izskatījos, izpētīju, jo atcerieties mani, 90. gados arī amerikānis atbrauca uz Latviju, jā, un atbrauca Stīvs vārdā mācītājs. Es līdz šim 2 gadu laikā nebiju nosaucis viņa vārdu nereizi, tad viņa vārds bija Stīvs, un viņš, vārds sakot, atbrauca uz Latviju, un arī bija šis labklājības no kaut kāda Assembly of God, un tagad es tik to saprotu, ka viņš bija nepareizais, jo finālā, ja Bībele saka, pēc augļiem redzēt, tad viņš pārgulēja, un visticamāk nevienu reizi vien ar savu bērniņu aukli, ja, kas bija viena mācītāja meita Latvijā atkal, ja, un viņu pieķēra, un tāpēc viņš bija spiests doties prom un pamest draudzi, un draudze izjuka, bet ne par to, bet pāris vārdos par to, kas notika draudzes laikā, piemēram, tāds piemērs, ja, ka tev neviens neko nav, kā saka, ka tevi baro tik ar vienu ēdienu, ja, un tev nav kaut kāda, nezinu, izvēle, un tu neko nesaproti, tad ir bēdīgi, jo man bija tā, kad viņš, teiksim, bija atsūtījis no Amerikas kaut kādu rendiju, kārtējo pravieti, ka tagad es skatos YouTube'ā mūsdienās, kad visādi pravieši, viltus pravieši un viltus apustuļi un viss, kas tik te nenotiek. Es esmu pārracis, ja jūs zināt, es esmu 1000 stundas nosēdējis YouTube'ā. Es esmu tiešām nosēdējis citreiz dienā 7-8 stundas ir gadījies nosēdēt YouTube'ā. Un šito visu pētīt, saprast un angliski es dzenu iekšā, tā es arī valodu uzlaboju, ja jūs angliski runāju, bet man tas viss ir svarīgi, lai ar jums runātu, tāpēc es esmu pārskatījis krustu šķērsu. Un atgriežoties pie to, ko mums harizmāts psihopāts darīja, viņš taču, kā es teicu, bija tur ar Riku Renneru uz vienas rokas, viss no tā gala nācis, un ka tu to nezini, ja, tu pieņem, viņš atbrauc pravietis Rendijs, atceros, vaigā milzīgā zāle, viņš tur mums uzreiz visiem atšķir derības, kaut kādu veco vaļā, jūs saprotiet, es jums varu pateikt, tā bēda turpinās, ne es lasīju Bībeli tajā laikā, jo es, ja tā paņem tiešām pa nedēļu, kā es teicu, porno skatījos, masturbēju un slēpu to no sievas un tiri-piri. Pēc tam es svētdienā, jā, visi laimīgi gājām, jo sieva tulkoja šim amerikānim uz latviešu valodu, bija tulks. Un pēc tam vēlāk mani tur visādās kalpošanās lika un ielika, es ar visu masturbēšanu, nevienam neko nesaku, slēpju, kauns, sātanam to tik gribās, ja, kad, lai tu nepateiktu, lai nebūtu šī brīvība, un tāds es uz elli gāju ar vienu kāju ellē, ar otru sludināju te Latvijā, Latvijā, kur es braucu, kur mani sūtīja visi arī vasaras svētku draudzēs un tiri-piri. Labi, atgriežamies, kas notika, kaut kā piemērs tagad, ja, kāpēc tas sātans ir tas krasavčiks. Rendijs atbrauc kaut ko vecās derības, kas, jā, halal, tur kaut ko, jāsaka halal, es tur, ka jau visu aizmirsu, bet baigi močī, lečī, ja tu neesi lasījis, es jums varu pateikt, ap pirkstu var aptīt, jo skatieties, kā ir, jebkurš sludinātājs, tāpēc tauta ir pagalām, Dieva tauta ir pagalām, nelasa rakstus, neiedziļinās, neanalizē, nepēta, ja, kāpēc to nedara, iespējams, viens teiks, man ir darbs, vienam vēl kas, bet es pieļauju domu, ka, tas viss ir tā kā atrunas tomēr, ja, jo, ja slāpst, ja augst, ja gribās saprast, un sātanam, protams, ir uz roku, kā mēs sakam, naruki djavalu, ja, lai tu to nedarītu, tāpēc sātans, protams, visu, var sakot, darīs, lai tu nekur neko nepainteresētos, nemācītos, un lai tu, var sakot, paliktu tāds, kāds tu esi, teiksim, ja, bet bēda ir tāda, kad Rendijs kaut kāds halal, mēs visi tur jābļauj skaļi. Vienkārši jābļauj. Vidums histēriski, es tagad negribu bļaut kaimiņus tur pamodināt, bet prosta
un iedomājieties, ka zālē 300 cilvēki, visi bļauj šitā, ja? Un tas skaitās halal, un halal laikam kaut kāda slava dievam, un šitā auru, bauru latviešu mežoņu bars stāv, un auro zālē, un rendīs ņirdz, un visas lietas, un viņš skaitās, ka viņš kalpo, un vēlāk tur, nezinu, dievkalpojums vai ziedojumi, vai kas obligāti bija naudas, un atšķogi vaļi viņam par šito braucienu, un tad var sakot mūs visus, un ko es gribētu teikt, tad sātans ir krasavčiks, kāpēc? Ot harizmātiem, psihopātiem, visiem šitiem te, kas ir šī virziena ticības sludinātāji un kalnu pavēlētāji, un tikai neviens kalns nebīdās, un nekas jūrā nekrīt, un neiet, un nenotiek, ja? Šiem visiem Allans, Parijans un visi Latvijas, kas ir šitie apmēram ticības sludinātāji, vai ne? Nekas nekur nevienam nenotiek. Sātans par viņiem paņirgājās. Pirms visi šie būs ellē, ot kāpēc tas fināls tam vidējam krasavčiks, man patīk, ka sātana funktieris, viņš paņem, kā saka, paizģevajeca, viņš tagad paņirgājās, jo es redzēju arī vakar modri Ozoliņkēviču, klausaties, es vakar ieju iekšā, jo, kā es teicu, drīz brauks uz Rīgu, tas tur atkal tas Nathan Morris, un man interesēja, kas tur notiksies, un es iegāju viena kaut kāda gada, neatceros 2, 3, 4 gadu atpakaļ vecā Nathan Morisa Rīgas šitajā, un modris parādīja savu šito te visu saucamo, neteikšu, ja? Pēkšņi šis kaut kur uz skatuves paķer mikrofonu kaut ko, es taču tur kaut ko nedejoju, jūs ziniet, es kāds, pēkšņi paņem, viņš būtu biksēs ielicis, sāka lēkt uz augšu kaut ko, jāmpampiņš pidriķis, es nezinu, kādi šādi latviešu vārdi, piedodiet, ja? Jūs saprotiet, es domāju, Dievs, vienīgais vārds, kas man nāk prātā, ir svēta dzīve. Dievs, es saku, ja es būtu Dievs, es jūs visus atštaukātu, kā es tur man ir viens video, Allans Parijans ir tas tur, kā es teicu, infocigāns, un es tur teicu, ka es būtu Dievs, es tādu Allanu Parijanu atpizdītu kārtīgi, piedodiet par manu Krievu atkal, ja, jo tajā video es arī atvainojos, bet pateicu, un te vajadzētu Latvijas šitos idiotus, lēkātājus, kaut kādus, kā Krievs saka, strekāzā, ja, jo Dievs augšā saka, tu mudaks tāds, šonakt atprasīs tavu dvēseli, tu grēkoji pagājuši nakt, aizpagājuši nakt, vakar, aizvakar, šodien tu dzīvo grēkā, tu mīli grēku, tu esi saudzis ar pasauli, tev patīk pasaule, tu neesi atstājis pasaules lietas, un Dievs saka, tu esi mans ienaidnieks, ja tu mīli pasauli, tu esi mans ienaidnieks, un sākot ar mācītājiem, beidzot ar slaucītājiem, visi mīl pasauli draudzē. Jūs skatāties, ko Dieva vārds saka, pārbaudiet sevi, kurš sevi pārbauda, un ja arī pārbauda, arī es ātri varu pateikt par sevi, es kādreiz arī kaut ko pārbaudīju, un man likās, ar manīm viss ir okei, ar manīm viss gerai ir, ja? Jūs saprotiet, ir jāsaprot, kā pārbauda Bībeles gaismā. Es ar to visu kaut kā nesapratu. Ir jāsaprot, tu masturbē, jā vai nē, tu sit šito sievu, jā vai nē, tu melo, jā vai nē, tu zodz, tu pornogrāfiju skaties, neskaties, visas šitās, te nezinu, tur aprunāt, visu, ko Bībelē teikts, miesas darbi, ja, tur tas, nē, tu esi nešķīsts. Tev patīk šī visa kaut kāda izvirtība, tas, jo Bībele saka, ja mēs esam līgava Dievam taisni, svēti, šķīsti, ja, tad kā Dievs saka, līgava ir bez vainas. Jautājums, paskaties šodien, es sev to saku un tev, tu esi bez vainas pirms pidriķi lēkāt un kaut ko bļaut un kādam manam Dievam. Sātans berzē rokas, saka, super, es viņus drīz ellē satikšu, tur es viņus močīšu visu mūžību, ja, un tagad, lai viņi izlēkājās, lai viņi par muļķiem tur parādās, lai tie muļķi, viens muļķis otram, lai, un viņš berzē rokas un saka, nekas, džeki, iztrakojieties, jo tas ir tikai tā kā iesildīšanās. Īstais jumpings būs ar mani ellē kopā, kur es jūs dračīšu, kā mēs sakam, ja? Dračīt ir kas raustīt, kustināt, ka tu kulakā sit, to saka dračīt. Vot tā šobrīd tur daži uz skatuvēm dračījās, es skatījos, ir sevišķi modri, ja? Un vot Dievs saka, bez svētas dzīves tu nekur netiksi, lēkā, nelēkā, bļauj, neļauj, apliecini mans kungs, nekungs. Dievs saka, kāds kungs, ja tu neklausi mani, ja tu nemeklē svētumu. Es vienu dienu arī domāju, ar tādas pārdomas, ja? Tu par svētumu vari runāt, tu vari domāt, jautājums, tu meklē.
izrādās, ka tas ar vārdu svētums tā lielākā fīča ir tāda, kad ir jāmeklē katrā lietā, pie katras lietas, pie kā tu pieeji, ko tu dari vai ko, jā. Tev ir jāsaprot, ka jāmeklē svētums. Nezinu, ar acīm skatoties uz sievieti, skatoties tur, šur, kur, visur, ir jāmeklē šis svētums. Tev pašam, viņš tev pats, viņš tev, kā lai saka, mutē neiekritīs, pats attaisi muti, no gaisa iekritīs svētums. Tad ir jāmeklē. Bet tad Sātans šobrīd man patīk, kā viņš harizmātus tur dračī un visus Hovardus Braunus un Benī Hinus un gāž un ņirz un smējās un zviedz. Un man patīk, kad smiesies pēdējais, katru bija vislabāk smējies tas, kurš smējas pēdējais, ja? Un visi šie smējēji, visi šie harizmāti, psihopāti, pirms ellē nonākšanas, kur viņu ceļš pa taisno iet, jo es tādā, kā saka, biju šitajā visā, paldies Dievam, ka viss izjuka, ja, ka Stīvs aizbrauca un nav nekas vairs, ja, bet Sātans ir krasavčiks, viņš vēl ļauj šitiem visiem iztrakot, nokristies, nobļausties, nospārdīties, izzviegties, viņš saka, zviedziet kārtīgi, pēc tam būs otrā sērija ar mani kopā ellē.